Mēs šodien atsākam runāt par hermeneitiku un fenomenoloģiju. Un, es atgādināšu, par ko tur bija tas stāsts pagājušajā reizē. Mēs runājām par to, ka šī ir tāda kultūras teorija, kas ir cēlusies patiesībā no humanitārajām zinātnēm. Ja? Un tā saka, ka pirms mēs lietojam vārdus saprast, jēga, vai tu to saproti, vai tas ir jēdzīgi un tā tālāk, mums vajadzētu tikt skaidrībā, kas vispār ir saprašana un kas ir jēga. Un hermeneitika ir tā kultūras teorija, kas tieši uzsver šo saprašanas elementu un mēģina noskaidrot, ko nozīmē šis, ka kaut kas jums liekas jēdzīgs, kaut kas jums liekas nejēdzīgs. Kādā veidā cilvēku dzīvē dzimst kaut kas tāds kā jēga. Tā skaitā arī komunikācijā ar citiem cilvēkiem. Proti, piemēram, tas, ka man, komunicēt ar šo konkrēto cilvēku liekas kaut kādā ziņā jēdzīgi un patīkami. Es kaut kādā ziņā jūtos labi, kad es ar viņu runāju. Ja? Tāpēc, ka man komunikācija ar viņu sagādā kaut kādu, liek man kaut ko pārdomāt, liek man kaut kādā ziņā justies piederīgam pasaulē un tā tālāk. Un tad, protams, mēs zinām, ka, mēs lietojam vārdus arī, ka kaut kas ir bezjēdzīgi. Piemēram, Jaunkundzei, kas atkal kārtējo reizi ir veiksmīgi nodarbojās ar sērfošanu internetā, šīs lekcijas liekas bezjēdzīgas. Tāpēc es esmu spiests viņai atvainoties, ka viņai šādā piespiedu kārtā arī jāsēž tādās garlaicīgās, bezjēdzīgās lekcijās. Bet, ko lai tur dara? Tāda redz ir dzīve. Citām vārdiem sakot, tas ir hermeneitikas pamata jautājums par saprašanu. Ja? Respektīvi, tā prasti sakot, ko nozīmē saprast. Un tad mēs jau sākām pagājušajā reizē runāt par divām būtiskām lietām, par kurām mēs šodien turpināsim runāt attiecībā uz hermeneitika. Pirmkārt, tas ir šī cilvēka saprašanas vēsturiskums. Ja? Atceraties to, ka mēs runājām pagājušajā reizē par galīgumu. Ja? Proti, ka cilvēka saprašana ir galīga. Ja? Tajā ziņā, ka mēs esam, dzīvojam šai pasaulē kaut kādu ierobežotu laiku. Otra lieta, par ko mēs tikām runājuši pagājušajā reizē, kas ir arī nozīmīga attiecībā uz hermeneitiku, ir šis teksta jēdziens, ja? Proti, kā interpretējot kādu tekstu, ja? Mēs savā ziņā mācāmies labāk saprast pašu sevi, ja? Jo cilvēka saprašana saskaņā ar hermeneitikas pieeju ir tāda, dialoģiska. Ja? Tajā ziņā, ka mēs uzdodam, skatoties filmas, lasot grāmatas, tur apmeklējot teātri izrādes un tā tālāk, mēs savā ziņā uzdodam viņiem šiem mākslas darbiem jautājumus, ja? Kurus reizēm šie mākslas darbi mums spēja atbildēt un spēja kaut kādā veidā pavirzīt to mūsu domāšanu uz priekšu. Bet citos gadījumos viņi to nespēja. Ja? Un tas ir, protams, tajā ziņā ļoti cieši saistīts arī ar šo, tradīcijas jēdzienu. Ja? Proti, ka noteiktām kultūrām ir ārkārtīgi svarīgi šie, noteiktām kultūrām klasiskie, fundamentālie darbi. Atceraties, mēs pagājušajā reizē runājām diezgan daudz par tādu lietu kā Šekspīra lūga Hamlets, ja? Kas no vienas puses kaut kādā ziņā ir nepārprotams Eiropas kultūras viens no tādiem pamattekstiem un pamatpieminekļiem. No otras puses, Hamlets ir tā lieta, kas nepārtraukti mainās un kurā katrs konkrētais laikmets un katrs konkrētais dramaturgs ielasa kaut ko savu. Ja? Kāpēc? Tāpēc, ka viņš šajā Hamleta tekstā meklē un atrod atbildes uz kaut kādiem tieši sev un savam laikam nozīmīgiem jautājumiem. Ja? Tad mēs tikām runājuši mazliet ieskicējuši šo jautājumu par jēgu veidošanos, respektīvi par to, kādā veidā cilvēka apziņā veidojas kaut kas tāds kā jēga, ja?
mēs runājām par šo te pašu mūsu mīļo tribīni, ja? Proti tas, kādā veidā mūsu apziņa ir tā, kas konstruē to, ka tas ir kaut kāds vienots veselums, kuram ir iespējams pielikt klāt vārdu un ar kuru ir iespējams tad komunicēt, vai ne, un teikt, ka tur stāv pie tribīnes un tā tālāk un tā tālāk. Un tā bija tā nozīmīgā 20. gadsimta kultūras teorijā nozīmīgā pieeja, kuras tas lielais klasiķis ir tāds Edmunds Husserls, ja, no 20. gadsimta sākuma faktiski ebreju izcelsmes vācu fenomenologs, ja, respektīvi fenomenoloģija mācība par parādībām, ja, mācība par to, kā kaut kas cilvēka apziņā parādās. Ja. Un otrs klasiķis, par ko mēs tikām arī mazliet jau ieminējušies, ir Husserla skolnieks, kurš tiek uzskatīts par 20. gadsimta tādu vienu no visnozīmīgākajiem vācu tieši filozofiem vārdā Mārtiņš Haidegers, kas arī Latvijā diezgan bieži tiek lasīts, kurš ir šī Hans-Georga Gadamera skolnieks. Es jūs šajā kursā pārmērīgi neapgrūtinu ar uzvārdiem. Es zinu, ka daudzos citos kursos iespējams jums, bet šoreiz man iznāk jūs apgrūtināt ar uzvārdiem tajā ziņā, ka, kā saka, uzvārdi reizēm ir būtiski, tāpēc, ka īpaši hermenētikas gadījumā, kur tai tradīcijai ir sava loma, ja, respektīvi no kurienes tas nāk. Ja? Husserls bija šī hermenētikas pamatlicēja Hans-Georga Gadamera skolotājs. Ja? Un arī Mārtiņš Haidegers bija Gadamera, skolotājs un iedvesmotājs. Un viņš ir tas, kas nodarbojās, es negribu atkal jūs mocīt ar tādiem pārmērīgi sarežģītiem terminiem, bet es mēģināšu, es jau mazliet pagājušajā reizē ieskicēju to, ka Haidegers reizēm mēdz tikt pieskaitīts tai tradīcijai, kur sauc par eksistenciālismu, kas saka, ka cilvēka dzīvei jēga un vispār cilvēka apziņas dzīve ļoti lielā mērā nosaka tieši šis viņa galīgums. Ja? Proti tas, kā mēs nedzīvojam mūžīgi, tas, ka mūsu dzīve kaut kādā vienā brīdī beigsies. Vai ne? Un uz tā pamata, ka cilvēka šī eksistence pati par sevi ir cilvēka šī eksistence pat par sevi ir galīga, un tā ir tas, ko Haidegers sauc par šo dāzaini, respektīvi dāzaini tiem, kas pazīst vācu valodu, tie zina, ka tā ir esamība, bet tas nav vienkārši zaini, tas ir, kā saka, šeit klātesamība, ja? Proti šī konkrētā cilvēka klātesamība. Tas ir mazliet sarežģīti, es centīšos tam pēc iespējas ātrāk pārlekt pāri, bet vēl vesela virkne tādām, nozīmīgām lietām, kas nāk pie Gadamera tieši no Haidegera tās fundamentāla ontoloģijas, ne tikai šis priekšstats par galīgumu, ja, un par to, ka cilvēka eksistence ir galīga un ka šai cilvēka eksistencei jēgu piešķir tieši šis galīgums, bet arī virkni no citām lietām. Piemēram, Haidegers ir viens no tiem, kas saka, ka patiesībā tā lieta un vieta, kur atklājas šī cilvēka esamība, ir tieši valoda. Ja? Valoda kā kaut kas tāds, kas fundamentāli ietekmē šo, cilvēku atrašanos pasaulē. Proti tajā ziņā, ka mēs saprotam pasauli caur valodu. Ja? Tajā ziņā, ka mēs, jūs skolā mācaties valodās, jūs skolā mācaties to valodu lietot, jūs skolā mācaties tajā valodā lasīt, jūs mācaties skolā tajā valodā izteikties. Es gan strādājot ar jauniem Latvijas studentiem, labprāt gribētu, lai jums iemāc mazliet labāk izteikties un saprast to, ka valoda tas nav kaut kas tikai tāds, ko iemācās, lai varētu lasīt gudras grāmatas, bet valoda tas ir kaut kas tāds, ko drīkst lietot jebkurš.
ka tas nav kaut kas tāds, ko drīkst lietot tikai zinātņu akadēmija vai kaut kāda sirmi rakstnieki ar bārdām. Ka valoda tas ir kaut kas tāds, ko ir jāmācās lietot jebkuram, tā skaitījumā, īpaši tiem no jums, kas, taču droši vien saistas savas, kā saka, tālākās dzīves perspektīvas ar žurnālistiku un tādām lietām, tur tā valoda ir fundamentāli nozīmīga. Un valoda ir tā, kas, kā jūs to zinat, arī padarījusi atšķirīgus no citiem cilvēkiem. Ja? Tajā ziņā, ka jūs spējat valodā pateikt kaut ko tādu, ko neviens cits nespēja, kaut ko tādu, kas ir tieši jūsu, vai ne? Tas nenozīmē, ka jums būtu jāraksta dzeja pilnīgi visiem, lai gan tas noteikti nāktu par labu, lai gan jūs jau, kā saka, tas droši vien nav īpaši populāri, ja? Bet, izsakot, mācīties valodu lietot tieši tā, kā jūs to gribat. Ja? Un nevis, jo citādāk ir tā, ka tad, kad cilvēkam tu, piemēram, arī studiju kontekstos saka, lai viņš kaut ko tev tur pastāst par kaut kādu tēmu, viņš sāk runāt kaut kādus tādus kokainus tekstus, kurus viņš ir noklausījies no pasniedzēja vai izlasījis kādā grāmatā, un tu redz, ka tas nav īstenībā viņš, kas runā. Tas ir kaut kas cits, viņš ir kaut kur saklausījies, kaut kāds pantiņš, vai ne? Un, diemžēl tā, kā saka, nelaime ar to valodu ir tā, ka pie mums ar izglītības sistēmu, diemžēl, nemāca cilvēks īpaši, kā saka, labi izturēties pret to savu valodu. Proti, valoda mums ir it kā pirmajā vietā, un mums tur ir, kā saka, latviešu valodai tiek piešķirt milzīga nozīme, bet cilvēks nemāca runāt no sevis. Cilvēkiem vienmēr mēģina, kas saka, kaut ko. Un tas neatiecās tikai uz studentiem, tas ir, kā saka, pilnīgi visa mūsu Latvijas dzīve ļoti bieži ir tāda, ka cilvēki, īsti kaut kādā ziņā negrib runāt no sevis, viņiem bail runāt no sevis. Viņi labāk kaut ko tur atreferē, kaut ko noklausītu kaut kur citur, vai ne? Bet to tu redzi uzreiz arī automātiski runājot ar cilvēkiem, ka viņš īstenībā nerunā pats. Un Heidegers ir kā reiz viens no tiem, kas pievērš uzmanību valodai tieši kā šādai fundamentālai cilvēka realitātei, kas no vienas puses, protams, ir tas, ko jūs varat lietot unikāli, kuru jūs varat sarakstīt dzejoli. Varbūt ne uzreiz, bet ja jūs bišķiņ pavingrinātos, ja? Jūs varat uzrakstīt tādu ģeniālu dzejoli, kurš, kā saka, nevienam citam nepaveiktos un kurš būtu tieši jūsu, vai ne, tas, kā saka, personības izpausme. Bet valoda, kā jūs to zinat, arī ir vēsturiska. Tajā ziņā, ka mēs varam parakņāties savā valodā un paskatīties, no kurienes nāk visi tie vārdi, vai ne? Tur, piemēram, nezinu, jebkurš vārds, kuru mēs lietojam, un ka viņam ir kaut kāds noteikts vēsturisks nosēdums, vai ne? Tas, ka šis, kā saka, viņš nāk no kaut kādas aizvēsturiskas situācijas, un vienlaikus viņš ir atnācis līdz mums, un mēs viņu tagad kaut kādā veidā spējam iekļaut tajā savā absolūti unikālajā, subjektīvajā dzīvē, vai ne? Tur, nezinu, iedomāt, kā saka, tas ir tas, ar ko arī Heidegers ārkārtīgi mīl nodarboties, ar dažādu vārdu, kā saka, sakņu meklēšanu, etimoloģizāciju. Ja, piemēram, ka jūs no kurienes ir nācis tur vārds, nezinu, kāds, Vaimanas, piemēram, vai ne? Es tā padomāju, kas ir tās tipisks latviešu vārds, kur jūs varat sadalīt viņu divās daļās, ka tur ir kaut kāds tas vai ne, tas ir tas, ka man kaut kas tiek darīts pāri, vai ne, un otrs tas man, vai ne, vai man, tas man tas vai ir, ja. Tas ir tāpēc arī vaimanas, tas ir kaut kas tāds, kur no vienas puses tiek vaidēts, bet tur ir arī tas, ka man ir tā, ka es esmu tas vaidētājs, ja, un tā tālāk. Citādi sakot, parādīja to, ka valoda tas nav kaut kā tāds, kā saka, kā to reizēm iedomājās, tāds vienkārši instruments, ar kuru cilvēki izsaka kaut kādas savas domas, ja kā to reizēm iedomājos, ka man ir kaut kāda tāda ģeniāla doma prātā, un pēc tam tad tā man ģeniālā doma kaut kā izpaužās valodā, ja, restīvi, ka valoda ir kaut kas tā kā printers, vai nezināt, ka man ir datorā kaut kāds fails, un tad es nospiežu Ctrl+P, un tad no tā printera nāk ārā kaut kāds tekstiņš, vai ne? Bet, ka valoda nav šāds printers, ja, kurš vienkārši izdrukā kaut kādus cilvēku
domas, ja? Bet gan valoda pati ir tā, kas nosaka to domāšanu un nosaka to, kā mēs redzam pasauli, vai ne? Nu, jūs noteikti būsiet ievērojuši arī to, ka, nu, kā saka, cilvēkiem valoda ir patiešām tā, kas ļoti lielā mērā strukturē viņu domāšanu, ja? Piemēram, tur varat padomāt par kaut kādiem tādiem īpašiem gramatiskas formas piemēriem, piemēram, kā, nu, līst. Piemēram, mēs sakam, ārā šodien līst. Ja? Tad, ja jūs tā padomājat, kā tas teikums ir uzbūvēts, tad jums kāds jūsu gramatikas vai latviešu valodas skolotājs skolā pateiks, ka tam teikumam kaut kas būtiski trūkst. Viņam trūkst kas? Viņam trūkst teikuma priekšmets, vai ne? Tāpēc tur nav pateikts, kas līst. Tur ir tikai izteicējs. Ja? Līst. Bet acīm redzot, ka tajā, ka mēs kā pieņemam, ka tas ir tur ietverts tajā, mēs sakam, ārā līst, tad nevienam nav īpaši daudz jautājumu par to, kas ir tas, kas līst. Protams, ka tas ir lietus, kas līst. Ja, bet vienlaikus šajā konkrētajā gadījumā mēs redzam, ka tas lijējs, ja, ir iekļauts tajā savā darbībā, jo var būt tāds lietus, kas nelīst. Ko? Jūs skatāties ar tādām izbiedētām acīm, kas liek domāt, ka kādiem no jums liekas, ka es esmu sajūtas prātā, bet tas tā nav, vismaz cik man pašam liekas, vai ne? Bet, jo tā ideja ir, vai ne, par attiecībā uz to, kādā veidā valoda vai ne kaut ko mums saka par pasauli, ka tās, mēs ikdienā par to neaizdomājamies, bet tās ir lietas, kas ir ļoti būtiskas tajā attiecībā uz to, kā cilvēks vispār redz pasauli. Ja? Labi, ok, es par to pārāk par to neaizraušos, bet tagad mēs jau esam pie tās hermenētikas kā tādas, un mēs esam pie šī jau fundamentālā darba, kuru jūs, fragmentiņu, no kuru jūs lasīsiet arī uz nākamo testu, proti pie šī Gadamer darba patiesību metode. Ja? Restīt, tas, ko es jau jums tiku teicis iepriekšējās reizēs, es vienkārši atgādinu, ka viena no tādām lietām ir, ka šī hermenētikas centrālā problēma ir, tas izklausās kalambūriski, bet tas patiesībā ir nepieciešams. Šis kalambūrs ir saprašana, ja? Respektīvi saprast to, ko nozīmē saprast. Ja? Saprašana attiecās ne tikai uz zinātni, bet tā ir piederīga cilvēka pasaules pieredzei kopumā, ja? Ka, tas, kas atšķir cilvēku no visām citām dzīvām būtnēm, ir tas, ka viņš ir spējīgs un cenšas saprast šo pasauli, kurā viņš dzīvo, kā saka, nodibinot ar to, stājoties ar to noteiktās attiecībās. Ja? Un šādas attiecības ar pasauli cilvēks veido, un tas ir kā reiz secinājums priekš kultūras teorijas, ne tikai caur zinātni, ja? Kas ir, kā mums saka, tā vienīgā vienīgā nozara, kas mums sniedz tādas riktīgas, stabilas, stingras zināšanas par pasauli, ka tā ir zinātne, bet ka pasauli saprast mums nemazākā mērā ļauj arī tās lietas, kuras mēs kā neuzskatām par tādām eksakti zinātniskām, tādas kā valoda, māksla, filozofija un tā tālāk un tā tālāk. Ja, visas tās lietas, kuras mēs tradicionāli saistām ar literatūru, ja, tās ir tās lietas, kuras mēs tradicionāli saistām ar šīm te, kā saka, humanitārajām, jeb cilvēku zinātnēm, cilvēka zinātnēm, ja, zinātnēm par cilvēku. Ja. Un tas ir tagad nozīmīgi. Es centīšos tas iepriekšējais, kā saka, varētu pa daļai varbūt arī palikt nesaprasts, bet tas, kas ir tagad, tas ir būtiski. Viena no lietām, ar ko viens no tādiem pamatjēdzienu pāriem, ja, ar ko nodarbojās hermenētika, ir tieši šis nošķīrums starp
veselo un daļām. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka parasti mēs kaut ko saprotam veselo no daļām, daļas no veselā. Nu, iedomājiet, es paskaidrošu, tas izklausās pietiekoši tā, kā saka, triviāli, bet tas patiesībā nav triviāli. Tā doma ir sekojoša. Nu, iedomājieties, piemēram, ka jums ir darīšana ar kaut kādu kompleksu mākslas darbu un tā tālāk un tā tālāk. Skaidrs, ka jūs šo mākslas darbu kopumā saprotat tikai tad, ja jūs, kā saka, saprotat tā daļas. Ja? Savukārt daļu, īpaši tad, ja tas ir kāds, kā saka, pilnvērtīgs, pabeigts mākslas darbs. Ja? Šī konkrētā mākslas darba daļu jūs saprotat tikai un vienīgi izejot no veselā. Ja? Es saprotu. Jūs saprotat, veselo izejot no daļām, daļas izejot no veselā. Tā ir viena no ļoti būtiskām lietām. Atceraties to, ko mēs runājām pagājušajā reizē, tā veids, kā jūs izturaties pret kultūras produktiem, piemēram, tad, kad jūs ejat uz kompaktdisku veikalu pirkt kādu kompaktdisku, nezinu, sev vai draugam uzdāvināt uz Ziemassvētkiem vai kaut ko tam līdzīgu. Jūs mēģināt saprast, kurš no šiem te konkrētajiem kompaktdiskiem, kuru jūs apsverat iespēju nopirkt, būtu vislabākais, izejat jūs šo daļu, ja, šo konkrēto elementu, ja, kas varētu būt kaut kādas, grupas nedzirdēts albums, ja, kurš jums varētu likties, ka tas ir kaut kas interesants. Ja, ka jūs šo daļu saprotat, izejot no kaut kāda veseluma, kas ir jūsu priekšstats par rock mūzikas vai kaut kādas cita veida mūzikas, ja, folk, blues un tā tālāk. Mūzikas tradīcija. Ja, proti,